Aiziet, 6. diena. Rīts. Jāsāk skriet, to būs mērķis tik no Ragaciema līdz Angurei. 5. dienas 8. maijs tiek izmests šodien. Cik skaists rīts. Upe numur 57. Iespējas. Toaletes papīrs izšķīdīs. Nākamās 2-3 dienas uzlīs lietiņš. Te tīrs pasēdēt arī normāli var. Viens no trakākajiem tīrīšanas darbiņiem, ko izdarīju. Jā, tur bija visāda veida alkoholi, visāda veida junk foods un visāda veida vēmekļi. Jā, sāk skriet. Paldies! 58. upe. Šis te jau bijis ir ilgu laiku. Nu, lūk, laikam pirmo reizi es tā kārtīgi redzu, kur ir kolka. Mēram tur. Vēl viena ziftiņa. Iepriekšēji nenofilmēju, sorry. Izskatās pēc ērgļa. Atradu spaini, nu ir miskastīte. Jāatzīst, ka Latvijā ir ļoti tīra pludmale. Esmu bijis ļoti daudzās valstīs, 30. Jā, es esmu ievērojis, ka ļoti reti, kur ir tāda perfekta tīra pludmale, tā ka visā garumā. Un kaut gan es esmu savācis pāris maisiņus, es domāju, ka mēs varam pretendēt uz top pludmali. Čiekuriņi. Kas tas tāds? Es domāju, tas ir atkritums, un tad sapratu, ka tas nav. Ui, šis jau te ir pastāvējis kādu laiciņu. Cik ilgi šitas te ir stāvējis? Ko viņi darīt? Mest apakaļ, paturēt, likt muzejā vai izmest Nisenē? Upe 59. 6. diena, 3. maijs. 6. diena, rīta skrējiens, atskrēja no Ragaciema uz Apšciemu, 13 km. 6. dienas ēdiens. Mans mīļākais ēdiens pirms es sāku ēst tikai augu valsts produktus bija kūpināti mēncu ikri. Un šeit tie ir. A little more. Vēl bišķi. Vēl bišķi. Little more. Upe 60. Ikri vēderā un ikri upē. Upe 61. Upe 62. Ragaciems Angure ļoti tīra pludmale kopumā. Ļoti maz atkritumu. Te knapi 4/4 maisa. Lielākais, kas bija, tas bija mežā iekšā. Ko jūs esat redzējuši Gulbju jūru. 6. diena, esmu visu dienu nogājis ar pasakāju. Upe 63. Ko viņi slēpj? 6. diena, 4. maijs, parādīšu bišķi, kas iekšā. Kaut kādi tīkli, pudulītes, stikliņi visādi. Nu tā kaut kā. Angure tagad bišķī tīrāka.
ēngura. Redzēs, cik tālu rīt tiksim. Kam pieder šī māja? Nice to have a pool. Cik jauki, ka ir baseins.